Beidzot, mēs esam nonākuši pie mazām lietiņām, bet nosaukumu esam uzlikuši vēl lielāku. Kas nepieciešams labai dzīvē? Šoreiz tās būtu deko virtuves sarunas par tēmu, kas būtu lielākā auditorijai interesanti un saprotama, kas vajadzīgs labai dzīvošanai. Visiem kāpēc? Tā ir tāda uzlīme. Tur rakstīts iesaka deko. Kurām nav galīgs linkums, ir trīs nazīši, daži asāk, daži ne. Un vajag šitos visus dārzeņus dabūt formai nav nozīmes. Sakapāt, vienalga, klubiņi, tā tālāk, un visu katlā iekšā, un pēc tam es visu ieskatīšu. Jebkurās mājas viesībās beigās attopās virtuvē, kur visi vai nu pie plīts, vai nu pie veglotiņu pusēm un runā tās patiesākās lietas. Es ražoju iepakojumu, man pa lielam gandrīz nav nekādas saistības ne ar interjeru dizainu, ne arhitektūru, neko. Bet uzņēmums saucās VG Quadrapak, tagad ir klāt tie divi burtiņi VG, kas nozīmē pa lielam very good Quadrapak. Pēc 20 gadiem beidzot, tā ir mana dzīve, šis iepakojums, jā, un sauc man Andris Vitoļiņš. Vajadzīgs labai dzīvošanai, manuprāt, ir vajadzīgas tās lietas, savas lietas apkārt, savu vēsturi un viss tas, kas esam mēs, principā. Mēs vienmēr esam domājuši, ka dizaineriem, arhitektiem un tautu varbūt ir pārāk liela plaisa. Vairs ne, mēs esam pavisam tuvu. Un kā ar to, ka tā ir iespēja satikties, klausīties un vienkārši, kā jau mēs arī deko uzsākumā rakstījām, viens otru informēt, kopā kaut ko uzzināt. Kādreiz cilvēks iemaldījies svešā pilsētā jutās vientuļš, nepazīstams ielas, svešas mājas, bet tagad tik vienā pilsētā jūties kā mājās. Katrā pilsētā sabūvētas vienādas tipveida mājas, katrā mikrorajonā savas tipveida kinoteātris Kosmos, kurā tiek demonstrēta tipveida mākslas filma. Arī iela nosaukuma tipveida, pirmā dārza, otrā celtnieka, trešā fabrikas, ceturtā parku. Tipveida kapitāls nokrāsots tipveida patīkamos toņos, bet tipveida bezpersoniskās durvīs iekaltas tipveida slēdze. Filmu cerams. Visi ir redzējuši. Un līdz ar to, ja mēs tiešām runājam par kaut kādiem 80. Ja, tad tas labas dzīvošanas standarts varētu būt sekcija Gauja vai mega labas dzīvošanas standarts varētu būt poļu sekcija. Ja, rotainā sega. Un tad mans pirmais jautājums varētu būt, kas tagad varētu būt tas labas dzīvošanas standarts? Šobrīd man šķiet, ka tāds luks, varbūt, ja tā uztver, varbūt tikai darīt to, kas patīk, un ar to tādu nav. Gribēju sveicienus nodot Rīgas šajā formatā. Manuprāt, tā labā dzīve veidojās tajā, ka pasauli visu var apdzīvot, piedzīvot tādā veidā un izdomāt katru sīkumiņu, un ja kaut kas nesanāk, pēc tam vēlāk pielabot. Es ļoti ilgi meklēju savu dzīvesvietu, kas šobrīd ir mans gan birojas, gan mājas, un beidzot atradu vietu vecā rūpnīcā ar 14 metru grieztiem un milzīgiem logiem. Tas bija tas mans minimums, kam tur bija jābūt. Otro gadu pārbūvēju kādu varētu teikt, savrupmāju pilsētā. Un tā kā es esmu sasniedzis visu, ko es vien varēju gribēt, jo man tā liekas, viss, kas pie manis nāk, tikai nesaka, ka tu dzīvo tajā pilī. Jā, es dzīvoju tajā pilī. Bet, jā, Andrija bija plus 14, man ir plus 7 istabā un 0 virtuvē. Bet tas, kad ārā ir mīnus 30, tik labi, tas nav konstants. Jā, un es pārtraucu, es bieži vien cilvēks pārtraucu, es vēlreiz gribēju pateikt vienkārši Vēsmai un Uldēm paldies. To, ko Vēsma savā laikā, tas bija sen, jā, un tas konteksts ir tāds cilvēki notaisēt labu lietu, es nerunāju tur dizainisku darbu, bla, 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 kvalitatīvu, un viņums kalpos ilgi, jums nevajadzēs 4 to lietu mainīt, jo toreiz, kad Vēsma man to stāst, es viņai neticēju. Ja tagad, kad jau ir pagājuši kaut kāds treķīši ar gadiem, mums ļoti patīk, kā viņi tur visu, teiksim, salika, jo sākumā man bija šoks. Es vispār to nevarēju visu pieņemt, ko viņi man piedāvāja. Tagad ir laime absolūta, bet bija jāpaiet daudziem gadiem, teiksim. Savu dzīvokli pārdot, un cilvēki skatās dzīvokli ļoti daudziem, ir pilnīgs apsiedums. Liels jautājums. Kur ir sienas, bet kur ir istabas? Fabrika VF, 6-metrīgi griesti un dar, ko vēlēt. Tas plašums tikai, nezinu, atbrīvo. Es personīgi neredzu to vajag. Tas ir dziļi individuāli, tā liekas, jo
kādam cilvēkam ir nepieciešams, nu, kāds var ielīst pats sevī iekšā, atrodoties absolūti publiskā telpā, citam ir nepieciešams tās sienas, kas arī ir iespējams. Telpās tās sienas tomēr laikam vajadzīgas. Tad cik viņam tālu būtu jābūt, lai viņas nebūtu, ja viņas nav vajadzīgas. Kaut kā šis? Nē, ir otrais tāds uzstāvs, bet tur arī nav sienas. Tas jau ļoti ir atkarīgs no tā, kurš tur dzīvo, cik daudz tur dzīvo, kāpēc un tā tālāk. Bieži vien problēma tajā lielajā telpā ir tas, ka ātri izveidojās bardeks un no viņa tikt vaļā ir diezgan grūti. Svarīgākais jautājums ar lielākā problēma šobrīd ir tā energoefektivitāte un varbūt ka tu saproti, ka gribās, lai ir tie 24 grādi vismaz, bet ja tu, neteiksim, nevari piekurināt, bet vienkārši nav durvju, jo likās, ka sajūta tāda, ka jo mazāk durvju, jo labāk plašums un zēģelē no visām pusēm, bet tu jau nevienu neklausi, un kamēr tu pats nenonāc līdz tam, ka grābeklis iesit papīri, ja tev ir 14 grādi, ja, tad liekas, protams, tu ieeja mazākā istabā, tev ir ļoti silts un labi, ja, bet 14 grādi ir vairs. Cilvēki domā, ka tas ir joks, bet tas nav joks. Ja. Un vienkārši ir tagad vēl piebildījuši rūpnīcu, tur, kur tas viss ražo, ko mēs ar kolēģiem gadiem ražojam. Tur tāda ēka blakus, un ēka ir veca ēka, 67. gads, ja, un viens stāvs ir 400 kvadrātmetru, un liekas, 67. gads, un tā 400 kvadrātmetros tā, ka žurnāli mēs, teiksim, Artrium vai kādu labu wallpaper atveram, wow, tāda veca rūpnīca, un vispār liekas, un ar Hārli jūs varat iebraukt, jo lifti vēl darbojās, tie vecie lielie, un liekas, bet kas var piesildīt tos 400 kvadrātmetrus, un cik tas vispār maksā, un kamēr ir tā māksla, ja mēs runājam, tad ir wow, ja, bet tad atver maciņu, tagad sāc maksāt, ne, uzreiz, paldies, neinteresē. Tas skumjākais ir, kad ir tā reālā dzīve, ka labāk dzīvot mazā pirtiņā, un viņu varēt piesildīt un skatīties žurnālos un sapņot, nevis dzīvot 400 kvadrātmetros un nezināt, kā viņus piesildīt. Ja par to naudu, kas ir nopelnīta, var apturināt 400 kvadrātmetrus, tad nē, ja tas dārgi maksā, bet es varu daudz nopelnīt. Man šeit dzīvo pārāk īsi, laikās ar dzert sliktu vīnu un dzīvotu neaiztiekas vidē. Man šķiet, ka tas ir to vērts, lai laikam tērētu naudu, līdzekļus laiku. Bet es arī, cik kuram man ir bijuši cilvēki, paziņas dzīvē, kam savukārt mājas vispār tā vieta nav svarīga. Viņi visu laiku ir ārā. Tas ir tikai tiešām vieta, kur atpūsties naktī, kas arī visu iegušā. Tāpēc es domāju, ka tas plašums, tas ir tāds baigs stiepts jēdziens, kas ir plašums, un arī es praktiski cilvēku būdams, plašs telps kādam arī un tad ir tā, Man liekas, ir tāda tipiska, tāda Latvijas vai Ziemeļu, jo es dzirdēju tieši to pašu no Norvēģiem, kas teica, pie mums pats svarīgākais, lai jumts neticētu. Ja? Man liekas, arī latviešiem tas pats ir pats svarīgākais, lai jumts neticētu, tad jau viss pārējais būs kārtībā. Jumts netek, bet ir malks apkuri. Ziemā, protams, tas sagādā visādas raizes un jāsagādā tā malka ir. Bet principā pietiek. Un vēl bija viens labs raksts, man tā liekas, žurnālā mūsu mājas, ka man uz Silda autoservisu nav vējis. Man savukārt mājas ir vieta, kuras ļoti bieži rādu, pēc man svarīgi kā. Un man svarīgi būt skaisti. Man prieks, ka es Holgeru pazīstu, viņš arī ir ļoti sakarīgs cilvēks. Un es pieņemu Mākslas akadēmijā, viss ir kārtībā, tā kā, Man ir tā, less is more, tādā interjerā es gribos, ka tā ir jābūt kaut kādam akcentam. Jumts man arī tek, un man ir ļoti liela nepieciešamība pēc vēl vienas telpas, jo man ir mazs puika, viņam vajag saudīti, tas man šķiet tiešām ļoti aktuāli. Un vēl man ir ļoti liela problēma, man vienmēr gribās pārbaudties. 3 gadi vienā vietā ir maksimums, ko es esmu varējis izturēt. Ideāli jau būtu, ja mēs radītu savu vīti, kur mēs varam transformēt atkarībā no laika apstākļiem, savām vēlmēm un tā. Tas ir par to daudz funkcionalitāti, ko es minēju iepriekš. Tas man liekas ļoti aktuāla lieta vispār šobrīd.
Labu lietu un lēti jūs nevarat nopirkt. Viņi ir kvalitatīvi, tur ir standarti, tur ir darbs, laiks, ieguldīts visu, un viņi ir laba. Bet, teiksim, tas, ko es gribēju pateikt, pa lielam cilvēkiem ir jābūt pašpietiekamiem, un tu vari dzīvot Zara būdā. Vislabāk man bija ar tēvu teltī, teiksim, pie salāks pretī Skaņiem kalnam. Tajā telpā dzīvot, kad koda odi, ja, un tur, kur katrs cilvēks grib dzīvot, un tā mēbelēm, man viņš dzīvo, galvenais man labi būt. Ir vajadzīgs brīdis radīt, un tur savukārt neviens cits nav vēlams. Tur man vajag šīs sienas, jo sienas simbolizē kā norobežošanos, un tāpēc tās savā ziņā tā vajadzība rodās. Saprot, ka Aldi ir varbūt plus 30% par tām zīmītēm tikai tāpēc, ka tas ir Aldi, ja, bet arī šajā pasaulē ir cilvēki ar vārdiem, ir jāmaksā par vārdiem un par brendiem, par to izdarīto, par pieredzi, ja, un viņam vēsmas tā reakcija. Pagam, tu sēdi uz tādiem krēsliem, es saku, bet es uz viņiem taču sēžu, kāda problēma, viņi nelūst kopā, es no viņiem negāžos, bet tas ir reāls naftalīns, ja, un es nezinu, kā to vēl nosaukt, ārprāts, ja, bet tas ir, fragments no tās lasītā, kas tikko tika lasīts, ir okei, ja, un cilvēki jau neredz, jūs paņemat to kastīti, viņam ir pilnīgi vienalga uz kādu krēslu sēž, ja, un tad ir kaut kā tev nav vienalga kādā vidē tu atrodies. Normālā vidē, kur tīras grīdas, visiem kārtībā, ļoti garšīgi ilī tēja, patērt tikko. Un, jā, un teiksim, tā tev borējot kaut ko, tad, labi, jā, piekrītu, kad arī visa šī pasaule, kas tagad man ir atvērusies gadiem ejot, ir ļoti laba. Jā, un pagaidām man šķiet, ka es pati izveidoju šo te vidi no A līdz Z, visu izjautu visas sienas un ieliku vecas koku grīdas un milzīgu koku un izkrāsoju visu baltu un ieliku vecu lombardu lustru un respektīvi vidē ir vienkārši ļoti plaša. Bet mums uz vietas ir cilvēki ar zelta rokām, viņi uztaisīs tādas lietas, ka jūs pirmkārt viņas no kā neatšķirsiet, cita labā, ja, un viņas vienkārši ir ļoti kvalitatīvas un par samērīgu cenu, ja, jā. Jā, un kā to visu pārdot, kam tas vispār ir vajadzīgs, un tas ir vajadzīgs? Teiksim, jūs izdomājāt eksportēt sākumā vai tur kaut kā? Es izdomāju eksportēt tad, kad es nodibināju uzņēmumu un sapratu, ka Latvija ir tik maziņa, ka tas ir tā kā mājās atvērt durvis. Tur taču ārpusē uz ielas vēl ir cilvēki. Paskatieties, ne tikai tie, kas te telpā sēž. Man nav skaidrs, ko mēs tur vispār darām. Tur tā visiem zēniem jau ir šauri, ja, kartels un Viktora un visi tur tāds šitā te, ja, un paskaties, man atkal ir tāds jauns kreisliņš, ja, un tad tie mums ejat uz stāv tā, ja, un es nezinu, kaut kas baigi pietrūkst, un es visu laiku domāju par to, kur mēs iekriktam un kāpēc nav mums tāds Jakobsens piedzimis. Ja. Bet pārdot jau mums nav tie cilvēki, kas pārdot profesionāli pārdevēji. Mēs te bija to viņi runājām, ja viņš teica, žurnāls uz akadēmiju iemācīs mums pārdot to visu. Jā, es jau gribēju 5 minūtes atpakaļ pārtraukt, kaut ir piedot tā. Problēma ir tā, saražot var pašu vēlmu, kā šodien kolēģis stundas 5 man atpakaļ teica darbā. Te jūs pamēģiniet viņu pārdot. Mēs tā domāsim, ka to nevar izdarīt. Es saku, pamēģiniet iepakojumu pārdot. Viņš nevienam reāli, pieņemsim ārpus Latvijas, kaut kur vispār nav vajadzīgs, jo visiem viņš ir globālās multinacionālās kompānijas, blā, blā, blā. Un jums uzreiz uzredzēšanos labdien, jūs vispār labdien nevarat pateikt. Un tas ir, liekas, kā lai es to krēslu, kas te Latvijā saražots, vispār liejiet un mēģiniet. Un vispār vajadzētu, lai izveidotos Latvijā kāda institūcija, kas apmācītu cilvēks, tāpat nav pārdošana, marketings, tā ir komunikācijas māksla, nosauksim viņu tā. Ļoti laba pudeli, ļoti laba, teiksim, glāze, bet viņu ir jāmāk pārdot, ir jāmāk pastāstīt, ir jāmāk sev prezentēt. Tas ir, sākot no valsts līmenī, ja, teiksim, nothing special, ja nothing special, tad, brīžam liekas skumji, ja, un tad, kā jau es teicu, labi, tagad to nevar teikt, televizoram vienreiz izteicos, vairākas reizes jau izgriezi, ja, kad vārds sakot, negribās būt tai pēdējā vietā, teiksim, šajā savienībā, ja, ka es uzskatu, ka mēs
tā galvās noteikti neesam pēdējās vietās, un mēs neesam stulbāki par citām tautām, kas ir mums apkārt. Un tur ir ļoti stabilas ekonomikas, un tagad Eiropas Savienība mums dod tādu iespēju, ka šis ir ne tikai viņu tirgus, bet tas ir mūsējais tirgus. Ja vienkārši vajag iet uz turienu un nekautrēties un teikt, piedodiet, mēs tagad esam jūsējie. To nevajag kautrēties no tā, vienkārši tas tā ir. Tāpēc tur izēja ārā, dabūn pa purnu un nāc apakaļ. Par latviešu dizainu un latviešu ražošanu kā tādu. Tad man, piemēram, gribētos kā reiz diezgan pozitīvi šo lietu skatīties, jo viena lieta ir latviešu dizaineri, otra lieta ir dizaineri un ražotnes, un trešā lieta ir vienkārši izcili amatnieki, manuprāt, kas tiešām atrodas Latvijā, kas brīnišķīgi strādā ar rokām, kam arī ir lielāks ražotnes, kas var uztaisīt principā brīnišķīgi mēbeli vai lielāku formātu vai jebko, ko mums principā vajag. Un kā ļoti labi piemēram tiešām gribētos minēt viņu kolekciju. Un, protams, kad lai piedod man Jānis, un mēs par to esam runājuši, krāsni ir absolūti neērti. Un tur ir lietas, pie kurām var piesieties, bet principā viņš ir vizuāli ļoti baudāms un arī atsevišķi sadaļas ir ļoti labi lietojams. Un tu nevar izskaidrot arī, kur mūzika šobrīd iet, kāda stila nāk modeli. Neviens to nevar izskaidrot. Tāpat arī, piemēram, šobrīd mums ir labi piemēri. Mums ir Minka, mums ir Marmbols, mums ir Madara, ja? Ir tie piemēri, bet kāpēc mēs par viņiem aizmirstam? Man liekas, ka nav nemaz jauni vairs pēdējā laikā, un nav arī tā, ka Latvija uzpar kā kaut kādu trešās attīstības valsts. Man šķiet, ka bieži vien tas dizainers nemaz nav vajadzīgs, jo godu vārds, jo, manuprāt, mēs paši lielā mērā esam ļoti gaumīgi tauta. Mēs paši vienmēr arī caur deko vai caur jebkādām citām mazām lietām varam sev iekārtot brīnišķīgi vidi apkārt. Un tas attiecās gan uz privāto, gan uz darbu, gan uz jebkādu vidi. Līdz ar to man liekas, ka tieši otrādāk šāda veida žurnāli kā deko ir nepieciešama absolūti. Protams, vienmēr šeit ir ļoti mulsinoši, kā tā var, ka, teiksim, es atnāku un uzstāju to vidi tam cilvēkam, pilnīgi perfekti līdz pēdējai vāzē. Es, godīgi sakot, to nesaprotu, jo man liekas, ka tajā brīdī, es laupu šausmīgi daudz, teiksim, patīkamu brīžu tam pašam cilvēkam. Bet tā dzīvošana iekšpusē var būt daudz citādāka. Un tas, kas man liekas ļoti interesanti, ir tas, kā tad īsti tas cilvēks tur jūtās. Tad, kad viņš ir nopircis to savu skaisto kaut kādu krēslu komplektu, un tad viņš ir apsēdies, ko tad viņš īsti tur sajūta, ne? Sajūtām es uzskatu, ka cilvēku sajūtām ir tā lielākā loma. Šobrīd mūsu ģimenē ir svarīgi tāds suns, kas vakar ieradās un bija jau kolēģi viedokļi. Vecīt, viņš tev visu sagraudzīs, viņš tev to sāplēsīs, ka tu nograuzies tos stūrus tām tumbām, lai viņš visu sagrauž, jo šobrīd man vienalga par tām mēbelēm. Šobrīd ir svarīgākais tās suns tajā mūsu ģimenē. Tā kā, tās sajūtas, ko jums dod tā vide, kur jūs dzīvojat. Vai šobrīd ar tādām mēbelēm, vai pēc 2 nedēļām ar visu pilnīgi sāplēst. Ja mēs iedomājamies, kāda būtu, teiksim, kaut kāds ēdienu bloks vai kaut kāds žurnāls par ēdieniem, kur būtu tikai bildes izliktas. Un neviens nebūtu pateicis, kā tad īsti garšo tas. Un cik daudz mēs varam arī no tās bildes redzēt, kaut ko saprast, par ko ir runa. Piemērs ar tiem ēdieniem, smūgs bildīts, kas tur ir iekšā, un kāpēc Ārnes Jakobsona krēsls maksā 5000, un tad izstāst, kur ir tā vērtība. Jo parastam cilvēkam, viņam normālam cilvēkam, viņam patiesībā pilnīgi vienalga. Un īsti, vai tas ir Arne Jakobsons, vai tas ir Jānis Rauza, bet kāpēc viens maksā 5 un kāpēc viens maksā 10, kur ir tās vērtības, un patiesībā tas zināšanu, tās ir zināšanas, kas pietrūkst, un tās būtu jāmāc jau ne tikai caur žurnāliem. Es atkal savā pedagoģijā iebraucu. Trūkst tā bezkaunība, jo, protams, tas pētnieciskais darbs, bet ir vajadzīga zināmā mērā tāda pozitīvā bezkaunība, to visiem pateikt, ka šis ir tas īstais, ko vajag, nevis tas, ko jūs pirms tam lietojāt.
Un treškārt, protams, arī intuīcija un veiksme ceturtkārt. Tikai tik. Tikai maz.